Sveicināti! Jūs skatāties Kurzemes televīzijas studijā Gonda Porniece. Ar jaunā gada sākumu Latvijā spēkā stājušies virkne likuma grozījumu, un viens no tiem ir prasības, kā stāties laulībā. Stīkāk par to stāsta Ventspils dzimstrakstu nodaļas pārstāve. 2012. gadā Ventspilī reģistrēti 358 jaundzimušie, no tiem 203 ir zēni un 155 meitenes. Vecākiem vidējais vecums ir māmiņām 28 gadi, tēviem 31 gads. Populārākie vārdi, ko vecāki devuši mazākajiem ventspilniekiem, ir meitenēm Alise, Elizabete, Laura, Sofija, Anna, Emīlija. Zēniem vispopulārākais vārds Ventspilī ir Gustavs, pēc tam Ernests, Arķoms, Valters, Toms, Roberts un Rihards. Netradicionālie vārdi meitenēm 2012. gadā tikuši doti šādi: Anelija, Doreta, Heidija, Oreanna un Raila. Savukārt zēniem Anvis, Damjans, Edvijs, Rustams. Populāri arī tradicionālie latviešu vārdi Jānis, Pēteris, Kārlis un Miķelis. Šogad Latvijā stājušās spēkā izmaiņas civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā. Nu ir iespēja bērna dzimšanas apliecībā ierakstīt viņa īsto tēvu, ja sievietes vīrs vai bijušais vīrs nav tēvs. Agrāk šajā likumā bija norma, ka bērna dzimšanas apliecībā, kurš piedzimis sievietei, kura izšķīrusies neagrāk kā pirms 360 dienām vai arī vēl nav izšķīrusies, par tēvu tiek ierakstīts laulātais. Arī tādā gadījumā, ja bērns dzimis no cita vīrieša. Rezultātā nācās veikt dārgu ģenētisko analīzi un jau pēc tam mainīt datus dzimšanas apliecībā. Šajā gadā jau ir bijis tāds gadījums, kur bērniņš bija dzimis pagājušā gada novembrī, bet speciāli tika gaidīts līdz šī gada janvārim, lai nebūtu tiesas ceļā jārisina šis jautājums, bet kopīgi atnākot pie mums uz dzimstrakstu nodaļu tika iesniegts iesniegums un bērnam nokārtota paternitāte. Tiek ieviestas arī jaunas prasības tiem, kas vēlas stāties laulībā. Izmaiņas skar dokumentu iesniegšanu. Iesniegumi un citi laulības noslēgšanai nepieciešamie dokumenti ir jāiesniedz dzimstrakstu nodaļā, neatkarīgi no tā, vai laulība tiks noslēgta dzimstrakstu nodaļā vai baznīcā. Attiecīgi, ja laulība tiks noslēgta baznīcā, dzimstrakstu nodaļa izsniegs izziņu par dokumentu pārbaudi, un šī izziņa būs derīga 6 mēnešus. Neskatoties uz to, ka tikai šogad stājušās spēkā izmaiņas likumā, kas ļauj izvēlēties laulību noslēgšanas vietu, Ventspilī pēc iedzīvotāja lūguma laulības jau pērn tika slēgtas jaunlaulāto izvēlētajā vietā. Līdz šim šo iespēju gan izmantojas tikai viens pāris, jāvārdu sakot rakstnieku un tulkotāju mājā. Dzimstrakstu nodaļā tiek uzklausītas jebkuras idejas, kas jāsaskaņo vien ar tās vietas īpašnieku, kuru izvēlaties. Izvēloties jebkuru vietu, kura ir piemērota laulību ceremonijai, jānomaksā nodeva 79 latu apmērā. Dzimstrakstu nodaļas darbiniekus nebiedē pat īstā kāzu sezona vasarā. Arī tādā gadījumā, ja laulības vienlaikus un dažādās vietās nolēmuši noslēgt vairāki pāri. Centīsimies apmierināt visus laulību noslēgt gribētājus. Dzimstrakstu nodaļā strādā 2 darbinieki, varam arī paralēli strādāt, viens laulāt dzimstrakstu nodaļā un Livonijas ordeņa pilī, teiksim, un otrs darbinieks varētu tajā laikā izbraukt pēc vajadzības. Ventspilī laulības var noslēgt arī Livonijas ordeņa pilī. Tas jaunlaulātajiem izmaksās 93 latus. Šo iespēju pērn izmantojuši 28 pāri. Lētāka laulību ceremonija ir Ventspils dzimstrakstu nodaļas telpās. Jāsamaksā 30 lati. Solvita Demante, Rina Kurgano, Andrejs Kuligins, Kurzemes televīzija. Ventspilī apbalvots labākās naktsmītnes, kuras par tādām atzinusi Ventspils pašvaldības izveidotā īpašā komisija. Viesnīcām un viesu mājām pašvaldības rīkotais konkurss ir laba reklāma. Turisma nozarē iesaistītie Ventspilī ir ļoti dažādi. Gan tādi, kas darba savienošanas kārtībā istabas izdīrē vasarā, gan tādi, kas pavisam nesen atklājuši laba līmeņa viestu namus. Pirms 10 gadiem ventspilnieki aptvēra, ka pilsētas aktivitātes, kultūras pasākumu rīkošanā un aktīvs turisma mārketings rada lielu interesi ne tikai Latvijas iedzīvotājiem. Uz Ventspili sāk braukt igauņu, lietuviešu un Krievijas iedzīvotāji. Prāmi līnijas uz Ventspili ved vāciešus un zviedrus. Ventspilnieki aktīvi noreaģēja uz turistu pieprasījumu. Ja vēl nesen Ventspilī bija tikai dažas padomju laika viesnīcas, tad šobrīd Ventspils pilsēta piedāvā daudz vairāk gultas vietu kā Liepāja. Lai veicinātu turisma biznesu, Ventspils pašvaldība sāka rīkot naktsmītņu konkursu, kura uzvarētāji saņem visdažādākās reklāmas iespējas. Šobrīd naktsmītņu piedāvājums ir plašs,
bet joprojām problēmas sagādā ekskluzīva segmenta trūkums. Dienas kārtības jautājums ir viennozīmīgi 4 zvaigžņu viesnīca Ventspilī. Kā minimums 4 zvaigžņu. Protams, arī 5 zvaigžņu būtu ļoti labs sasniegums Ventspilī. Diemžēl uz šo balto dienu nav neviens investors tādu iniciatīvu izrādījis. Un acīm redzot, kaut kas šajā jomā būs jādara tieši pašvaldībai. Ik pa brīdim mums gadās viesi, kas ir saņēmuši labas rekomendācijas par mums, bet, kad viņi ierodās šeit, viņi saka, viņiem nepatīk vienkārši. Viņiem vienkārši nepatīk. Vai arī viņi ir gaidījuši kaut ko vairāk. Ja? Bet, piemēram, Dievas džakuzi nomiri. Mēs neesam tāda tipa uzņēmums. Viņam mūsu cenas vienkārši neliekas vispār svarīgas. Viņi pat nedomā par viņiem, jo viņi smējās par viņiem. Viesnīca Raibie logi 19. janvārī svin savu 6. dzimšanas dienu. Kopš atvēršanas brīža katru gadu tiek saņemts labākās viesnīcas tituls pašvaldības rīkotajā konkursā. Pats galvenais noteikums bija, kad es vēlos izveidot tādu viesnīcu, kas ir mājīga. Solvita un Gunters stāsta, ka šis ir ģimenes uzņēmums, kurš dod darbu 7 ventspilniekiem. Ienākumi un izdevumi tiek rēķināti, tāpēc Gunters savā uzņēmumā ir gan menedžeris, gan galdnieks, gan santehniķis. Seiļu ģimeni par ventspilniekiem kļuvuši uz ilgu laiku. 2004. gadā nopirktā vecā māja ir pilnībā rekonstruēta un nopietni pārbūvēta viesnīcas vajadzībām. Arī bankas kredīts neļauj atslābt. Jebkuram uzņēmumam ir 3 pozīcijas. Ja ir aizņēmums, tad tas ir aizņēmuma maksāšana. Otrais ir saimnieciskie izdevumi, apkure, elektrība, ūdens. Tie 3 lielākie bloki, ja? Un tad vēl visādi sīkumi. Un algas. Un 3. bloks ir algas. Solvita un Gunters ir eksperti turisma nozarē. Iesaistījušies lauku ceļotāju kustībā, ir Kurzemes turisma asociācijas biedri, pieteikušies kvalitātes uzlabošanas sistēmā KUL Latvija. Tāpēc viņi var dot vērtīgus padomus. Pieredze rāda to, kad reklamēties vajag vairākos virzienos. Bet tomēr visnopietnākais ir atsauksmes. Viesnīca Raibie logi ir meitas Gundegas dots vārds. Pirmajā gadā, kad viesnīciņa sāka darboties, panākumi bija žilbinoši, bet tad turisma nozarei sākās grūti laiki. Bija visu laiku 5% PVN, kad sākām biznesu. Tad pēkšņi 13. janvārī, piekdienas pilnmēnesis naktī, uzblieza uz 22. Mums no 5 uz 22. Un bez paskaidrojumiem. Vienīgie, kas prasīja paskaidrojumus, bija tie, kas meta ķieģeļus saimnes fasādē. Un tad, protams, attapās. Valdība sāka bankrotēt uzņēmumu. Kad mēs skatāmies statistiku, tad tas 8. 9. gads, tie tādi diezgan dramatiski bija. Gan arī nodokļu ziņā, gan saimnieciskā ziņā, gan arī turistu skaita ziņā. Principā tas tā kā atsvieda atpakaļ visu. Īstenībā vēl kaut kādos jautājumos tikai nepārāk sen esam atkopušies no tā. Latvijā turisma nozarei šobrīd tiek piemērots 12% pievienotās vērtības nodoklis. Janvārs ir klusais periods. Vasarā ir vairāk tādi tiešām atpūtnieki turisti, tādi, kas brauc atpūsties. Un viņi tiešām ir daudz, piemēram, mums tas aktīvākais mēnesis ir jūlijas. Oktobrs, novembris, decembris, janvāris, februāris, tie ir riktīgi nesezonas mēneši, bet mainās raksturs. Turisti ir, tie viesi ir, bet tie ir citi, tie ir darījumi cilvēki. Jo mēs galu galā esam ostas pilsēta, aktīva ostas pilsēta, viena no lielākām ostas pilsētām Baltijas jūrā, un pie mums taču viss kaut kas brauc. Vienmēr būs cilvēki, kuriem drošāk ir uzturēties jau prognozējumā viesnīcas piedāvājumā, un tādi meklēs lielas viesnīcas ar standarta brokastīm, bet būs arī tādi, kam svarīgas ir pankūkas brokastīs un individuālas sarunas. Par labāko brīvdienu māju šogad atzīta Namelis Piltenes ielā, bet par labāko viesu māju atzīta Ostmala Peldu ielā. Labākā naktsmītne privātmājā šogad Mazais Nabiņš Krišjāņu Valdemāra ielā. To vada enerģiskā Grīnvaldu ģimene. Sieva ir no Beļģijas un vīrs ir Burundī. Beļģijā viņi dzīvo, bet eksotiski, jā. Bet neatgriežās tikai nākošā gadā, bet arī pēc 5 gadiem, un mēs jau strādājam 13. gadu. Pateicoties domei, kas attīstīja turismu biznesu, varējām attīstīties arī mēs, jo liela nozīme ir pašai pilsētai, infrastruktūram, Jūrmalai.
un tai attīstībai, ko faktiski mēs strādājam kopā. Mainās pilsēta, un jāmainās mums līdzi, un cilvēki nebrauks, ja mums katru gadu nebūs nekā jauna. Mazais namiņš ir vieta bērniem un jauniešiem. Kad atbrauc turisti, tad viņi tiek aicināti un tiek rādīts, ir velosipēdi, BMX trase tiek izmantota, kur tiek dots divritenis, lai ar to brauktu par trasi, un tas tiek rādīts un mācīts. Sekojam līdzi nodarbiem, kas ir pilsētā. Katru sestdienu, vasarā vai svētdienu notiek kāds pasākums. Faktiski mums par to jāzina, un kaut kur 50–70% mēs piedalāmies paši tais pasākumus. Tur ar velosipēdu un esam Smiltis kalnā, Ziedu paklājs, maratons, triatlons. Un viesus arī aicināt līdzi? Jā, viesus aicinām, rādām. Turismā Grīnvalda ģimenē iesaistīti ir visi. Vecākā meita ir grāmatvede, 10-gadīgais dēls rotaļājas kopā ar viesu bērniem, bet saimnieks piedāvā meitenēm izbraukt ar moci. Mazliet es esmu ar meitenēm meklējis krogus braucis, tā vizinājis, un tā viņas tā pārsteidz, es tik ilgi neesmu motocikletu braucis. Piedāvājat romantisko vasaru uz motociklu, ja? Mazliet. Un BMX, galvenais BMX. Vispārsteidzošākais ir šo cilvēku entuziasms un izdoma. Un arī tas telšu piedāvājums ar katru gadu paliek aktuālāks. Un cilvēki ir 5 gadus, kas brauc tikai ar teltīm. Ja nav noslēpums, cik maksā telts vieta pie jums? 2,50 no personas. To var atļauties arī studenti un jauni cilvēki. Jā, un arī ugunskuram ir ļoti liela nozīme. Jo ir cilvēki, kas, bērni, kas dzīvē tu tādu neredz nekur, jā, ugunskurs, it kā reiz Jāņos mums tikai, jā. Bet tu viņu var arī ikdienā katru vakaru tur kurināt un sēdēt, un var bumbas spēlēt, un visu kaut ko var darīt. Šogad pašvaldības rīkotajā viesnīcu un viesu māju konkursā tika pasniegtas 2 spēcbalvas. Viena no tām – Martas nams, kas atvērts pavisam nesen, un turistus uzņem pirmos mēnešus. Martas nams pamanāms seno vasarnīcu rajonā pie jūras. Par interjeru gādājas firma Parete. Pirms tam šeit atradusies lēta dienesta viesnīca. Pie mums vairāk ir cilvēki tomēr darījumu braucienos. Cilvēkiem pašiem patīk, tāpēc ir atšķirība no viesnīcas un viesu mājās, kad šeit cilvēki tomēr jūtās kā mājās. Viņi atbrauc, es viņiem izrādu, kur kas stāv, un viņi ļoti labprāt starp citu paši. Un arī ārzemnieki? Arī ārzemnieki, jā. Otra naktsmītņu konkursa spēcbalva pasniegt brīvdienu mājai Jasmīni. Tā atrodas Pārvēntā Muitas ielā. Kā mēs paši pārventnieki smejamies, reizē mums paliek tas, kas paliek pāri pilsētai, centram, jā. Bet tās ģimenītes, kas brauc pie manis, viņi brauc vislielākoties ar savām personīgajām automašīnām, un kas ir īstenībā Ventspils, tās ir 5 minūtes. Privātu māju turisti parasti izvēlas, ja plānojuši padzīvot ilgāk. Un arī Jasmīniem ir viesi, kas atgriežas gadu no gada. Ir pamata darbs arī, bet šis ir tas, kas man patīk, teiksim tā. Īstenībā tāpēc es arī viss esmu to uzsākus, ka man tieši patīk tie cilvēki, kas brauc. Viņi ir ļoti dažādi, ļoti interesanti. Jārunā dažādās valodās. Lielākoties 90% ir lietuvieši. Un ar lietuviešiem ir tā, ka manas paudzes cilvēki vēl pārsvarā sarunājas krieviski. Bet es jūtu, ka jaunā paudze, kas brauc, tā vairāk jau uz angļu valodu. Viesnīcu un brīvdienu māju konkursa pirmo 3 vietu ieguvējiem Ventspils Turisma informācijas centrs dāvina apmācības kursus un bezmaksas reklāmas iespējas. Gonda Pūrnieciņa Žodziņš, Kurzemes televīzija. Lieliski iespēja bērniem pavadīt brīvo laiku ir bibliotēkas apmeklējums. Ventspils galvenās bibliotēkas pirmajā stāvā, bērnu bibliotēkā, regulāri tiek rīkoti dažādi pasākumi jaunākajiem lasītājiem. Ir sācies jauns gads, un bērnu biblioteka turpina savu darbu radoši un atkal ar jauniem pasākumiem. Otrdienās 15:00 notiek pasaku darbnīcas, uz kurām tiek aicināti sākumskolas skolēni. Pasaku darbnīcās, var sakot, katru nedēļu ir sava tēma, un tad mēs skatāmies attiecīgi, ja ir kāds gadskārtu ieražām veltīts jubilāriem rakstniekiem, populāriem, bērnu rakstniekiem ievērojamiem, gada laikā attiecīgi veltīts pasākums. Pasaku darbnīcās liela vērība tiek pievērsta tieši iespējai bērniem radoši darboties. Arī darbnīcā, kuru vadīja stāstniece Līga Reitere, skolēni klausījās par dabas norisēm un veidoja sniegpārsliņas. Iemesli, kādēļ mazie ventspilnieki nāk uz bibliotēku, ir dažādi. Lai paņemtu dažādas grāmatas, citreiz pie datorē, daudz pasākumu Latvijā. Es nāku bibliotēku, tāpēc lasīju grāmatas, un citreiz arī nāku pie datora.
izrunāt daudz ko jaunu un arī pasēdēt pie datora un satikt draugus. Ja otrdienās bērnus te pulcē pasaku darbnīcas, tad trešdienās 11. notiek rīta stunda mazākajiem, uz kuru tiek aicināti bērni vecumā no 2 līdz 5 gadiem. Vēl bērnu bibliotēkā tiekas angļu valodas klubiņa dalībnieki. Reizi 3 nedēļās mums notiek sestdienās angļu valodas klubiņš, kurā arī gaidīt cik sākumskolas skolēnu tiem, kuriem ir intereses radoši padarboties un paspēlēties ar angļu valodas vārdiņiem un dažādiem uzdevumiem. Angļu valodas klubiņš izveidots, lai dotu vēl kādu iespēju saturīgi pavadīt laiku bērniem, kuri tieši brīvdienās nāk izmantot bibliotēkas datorus. Klubiņš ir iecienīts, to apmeklē no 15 līdz 20 skolēniem. Bērnu bibliotēkā tiek rīkoti arī dažādi tematiskie pasākumi. Mazajiem lasītājiem ļoti patikusi spēļu diena. Mēs spēlējām, piemēram, Alijas junioriem. Tad tur mums bija tāds mūciņas un jauns spēles no Itālijas. Vislielākā atsaucība ir vasarā, jo skolas laikā ļoti daudziem bērniem ir dažādi pulciņi, un tad ir arī atkal tā mazāk, bet kā mēs sakām, protams, mīļi gaidīti ir visi. Neiztrūkstoši šeit ir pasākumi, kuros nosauc un godina čaklākos lasītājus. Solvita Demante, Andrejs Kuligins, Kurzemes televīzija. Ventspils galvenajā bibliotēkā atklāta izstāde, kas stāsta par Latvijas nezināto vēsturi, Otrā pasaules kara beigu posmu Kurzemē. Šobrīd, kad pieminam barikāžu dienu notikumus, ir īpaši aktuāli runāt par visdažādākajiem Latvijas brīvības cīnītājiem. Jāsaka ļoti liels paldies Rubeņu fondam, kas kopā ar Ugāles biblioteku piedalījās projektā, un rezultātā tapa šīs brīnišķīgās planšetes, kur mēs redzam tās neizzināmās vēstures lapuses par kureliešiem, kuri tiešām bija īsti Latvijas patrioti un cīnījās pret abām okupācijas varām, par latviešu pretošanos kustību kā tādu Otrā pasaules kara beigās, par Roberta Rubeņa bataljonu. Kureļa grupa tie bija 3000 labi bruņotu vīru, kuri ticēja Latvijas valsts neatkarības atjaunošanai pēc Otrā pasaules kara un kā labi organizēts militārais spēks varēja kļūt par Latvijas armijas kodolu. Vēsturi lēma savādāk, un par iespēju uzzināt, kāds bijis šo cilvēku liktenis, jāpateicas entuziastu veikumam. Kā saka Rubeņa fonda aktīvists Andrejs Ķeizars, svarīgākais ir strādāt ar jaunatni, nodot vēstures mantojumu nākamajām paaudzēm. Viņiem ir jārada tā interese, ja, teiksim, jo mēs jau esam viņus kaut kādā mērā atbaidījuši. Šeit ir drusku no tādiem nopietniem sabiedriski-politiskiem jautājumiem mēs esam atbaidījuši ar kaut kādu sausu pieeju, varbūt, ja, ar kaut kādu tādu varmācīgu viņu nolikšanu tur par klausītājiem. Man ar jauniešiem diezgan interesanti mūsu pagājušā gada rudenī. Ja, man ar Talsu skolas, ar Talsu pirmo skolu, ar Dundagas vidusskolu, tagad ar Piltenes vidusskolu. Tur nesanāca tā kā vajadzēja, bet iestrāde ir ar Kuldīgas vienu skolu, ar Ugāles skolu. Mums tagad diezgan labi jau veidojas kontakti. Mums ir liela plāna par jauniešiem, jo mēs domājam, ka mums nākošā zinātniskā konference, ja, ka mums būs tāda vairāk uz jaunatni orientēt un ar jauniešu spēkiem taisīt. Šo izstādi galvenajā bibliotekā varēs visi interesanti redzēt līdz 2. februārim, un pēc tam šī izstāde ceļos uz Pārvendes biblioteku. Izstāde papildināta ar izdevumiem un publikācijām no Ventspils bibliotekas krājuma un Latvijas valsts karogu no pagājušā gadsimta 20. gadiem no Ventspils muzeja. Solvita Demante, Žodziņš, Kurzemes televīzija. 19. janvārī tiek atzīmēti kunga kristīšanas svētki, kas ir vieni no 12 nozīmīgākajiem pareizticīgo svētkiem. Visi, kam būs iespēja un gribēšana, varat atnākt un piedalīties tādas svētkos. Ar lūkšanām svētītais ūdens šī dienā iegūst īpašu spēku. Tiek uzskatīts, ka šis ūdens dziedē. Pēc senas tradīcijas cilvēki šajā dienā iegremdējas svētītajā ūdenī atklātās ūdens tilpēs. Izdarīt to, ko darīja Kristus 2000 gadu atpakaļ. Protams, būs augsti, bet ja ir risinājums un gribēšana, es domāju, ka tāds augstums nebūs tik liela problēma. Ventspilī šis rituāls tiks rīkots pirmo reizi ilgu gadu laikā, kad notiks iegremdēšanās Ventā. Tāds notikums būs blakus
teātrim, Jūras varti, sestdien, 19. datumā, 2. Sākums būs 2. Rituāls sāksies apmēram 14:30 uzreiz pēc lūkšanām un turpināsies līdz pat 18. Svētkus organizēt palīdzēja firma Ramerens un Kurzemes televīzija. Piektdien, 18. janvārī, pulksten 18. visi interesanti tiks gaidīti uz informatīvu tikšanos par slēpošanas un snowboarda apmācībām, bet no sestdienas 19. janvāra slēpošanas kalns aicina apmeklēt snowparku un slēpošanas trasi lietpratējiem. Mācīties snowot un slēpot būs iespējams gan individuāli, gan grupās. Interesanti, kuri mācīties gribēs kopā ar citiem, tiks sadalīti grupās pēc vecuma. Uz nodarbībām apmeklētāji tiks gaidīti 2 reizes nedēļā, un sev izdevīgāko laiku apmācībām būs iespējams ierosināt sapulces laikā. Ja uz informatīvo tikšanos nav iespējams ierasties, bēdām nav pamata, jo pēc sapulces informāciju par apmācībām būs iespējams saņemt, kontaktējoties ar instruktoriem. Droši un pareizi braukt ar snowboarda dēli, iemācīties būs iespējams pie certificēta instruktora Mārtiņa Talberga un asistenta Mārtiņa Plūmes. Toties slēpošanas apmācības vadīs Vents Balodis. Slēpošanas kalna apmeklētājiem šobrīd pieejama slēpošanas trase, kamersļukšanas trase un bērnu kalniņš, bet jau no sestdienas 19. oktobra Ziemassprieku cienītājiem būs pieejama arī slēpošanas trase lietpratējiem un snowparks. Tie, kas vēlas apgūt jaunus trikus, varēs izmēģināt gaisa spilvenu, kas apmeklētājiem būs pieejams darbdienās no pulksten 18. līdz 19. sestdienās no pulksten 13. līdz 16. bet svētdienās no pulksten 12. līdz 14. Lūgums iepriekš pieteikties pa telefonu 28 611 333. Ventspilī aizvadītas starptautiskās spēles futbolā, kas nu jau kļuvušas tradicionālas. Par uzvaru cīnījās 9-gadīgi un 11-gadīgi futbolisti no Latvijas, Lietuvas un Krievijas federācijas. Galvenais, lai turnīrs būtu kā svētki. Punkti un sekundes ir pakārtoti 2. vietā. Spēļu prakse ir labas uzvaras pamatā. Attīstīt taktiku un tehniskos paņēmienus palīdz gan populārs, gan mazāk zināmas komandas. Organizatori cenšas komandas sastāvu paplašināt. Šoreiz debitēja futbola klubs Gačina, kura treneri pārstāv nopietnu klubu Sanktpēterburgas Zenīts, kas ir viens no Krievijas spēcīgākajiem klubiem. Iepazīšanās ar maziem ventspilniekiem liekas perspektīva. Piemēram, Krievijas futbolists varētu interesēt Ventspilī treniņu nometnes. Galvenais, lai bērni spēlētu futbolu un saņemtu pozitīvas emocijas. Pats galvenais, kas mums te patīk, ir apstākļi, viesmīlība un tas, ka pilsētā ir ko redzēt. Mēs atbraucām ziemā, un vasarā te noteikti ir vēl skaistāk. Ventspils godu aizstāvēja futbola klubs Cerība, kura treneri ir Aleksejs Tarasovs, kas komandā strādā 1. gadu, bet 9-gadīgos trenē pieredzējušākais Antons Smūraus. Pirms iziešanas uz laukuma mazs rituāls veiksmē. Mēs noskaņojam bērnus spēlē, pasakām pirms spēles vēl pāris ceļu vārdu, lai iedegas, jo spēlējam mājās un lai rodas uzvarētāji gars. Mēs jau esam piedalījušies turnīros un ieguvuši 1. vietas. Viņi zina, kas ir medaļas. Pēc 2 dienu cīņām tiks sadalītas vietas. 11-gadīgo grupā uzvarētāja komanda ir Daugava no Daugavpils, 2. vietā Liepājas Metalurgs, bet 3. Grobiņa. Tātad visas šīs stiprākās komandas pārstāvēja Latviju. Bet 9-gadīgos dēnu grupā labākais izrādījās futbola klubs Cerība, kas bija laukuma saimnieks, ventspilnieki, sudrabs ciemiņiem no Kaļiņgradas, bet Klaipēdai bronza. Futbola tradīcija prasa, lai novērtētu labākos spēlētājus. Tiešoreiz vārdsargs, U9 grupā Edvīns Kušņerenko un labākais uzbrucējs Edgars Mīčulis. Gonda porniece Julija Kostenko, Andrejs Kulīgiņš, Kurzemes televīzija. Ventspilniekiem ir savs čempions loku šaušanā. Tas noskaidrojies pēc nozīmīgām sacensībām, kas aizvadītas Ventspilī. Aizvadītajās brīvdienās Ventspilī norisinājās Latvijas atklātais ziemas čempionāts loka šaušanā, kurš tiek organizēts reizi gadā un jau 3. gadu notika Ventspilī. Kāpēc notiek Ventspilī? Ļoti iepatikās mūsu bāze. Viss ir kompleksta, gan viesnīca tepat, ir kur paēst, arī pati atmosfēra, silti un mājīgi. Šoreiz čempionātā piedalījās 4 klubu pārstāvi, to skaitā arī Igaunijas sportisti. Lietuvas pārstāvi, lai gan bija plānojuši, tomēr nevarēja ierasties. Nodarboties ar šo sporta veidu, cilvēki izvēlas dažādu apsvērumu pamudināti. Apmēram 10 gadus es šauju ar loku, varbūt vairāk kādu gadu.
tas tā likumsakarīgi sanāca. Kad ģimenē jau bija kāds lokšāvējs, un arī man sanāca, ka šauju ar loku. Tas nav tev vienkārši, ka tu mājās sēdi pie televizora, bet šaujot ar loku, tev patīk, tev ir labi, tas ir tev kaut kāds piepildījums. Izvēlējos tāpēc, ka visu mūžu esmu bijis sportists, bet tādas lielas sportiskas mēģis droši nebija izdevies sasniegt, bet šajā sporta veidā arī 25 gados sākot. Tas ir iespējams. Lai piedalītos Latvijas čempionātā, ir jāsasniedz kāds konkrēts rezultāts. Tātad daudz laika jāpavada trenējoties. Tas ir noteikti katram individuāli, cik ilgs laiks paiet, lai sasniegtu kaut kādu rezultātu. Tas ir gan pēc dotībām katram individuālajam cilvēkam, gan pēc, tur var plaši runāt, kā tas ir. Savukārt, uzrādot labus rezultātus valsts čempionātā, sportistam jau paveras reālas iespējas doties uz Eiropas mēroga sacensībām. Mans mērķis ir tuvākās lielās sacensības ir Eiropas čempionāts, Eiropas zemes čempionāts Polijā. Vai es braukšu tur viens, vai vēl kāds būs no Latvijas. Tieši sporta šaušanā konkurence ir grandioza. Atkarībā no tā, vai tas Eiropas vai pasaules čempionāts, bieži vien ir tā, ka ar valsts rekordu var nepietikt 50-niekam. Loka šaušana ir demokrātisks sporta veids. Ar to var nodarboties arī cilvēki, kuri pārvietojas ratiņkrēslā. Ierobežojušais faktors ir tas, ka inventārs nav lēts. Kāds, kas ir talantīgs cilvēks un viņš nevar iegādāties, tad arī klubi atbalsta vai meklē kādas citas iespējas, kur sponsorus piesaistīt. Tā kā tās iespējas ir dažādas, kā jau Latvijā mums visiem. Ventspils loka šāvējus pulcē klubs Odisejs, kurš organizēts 2006. gadā, bet īsti aktīvi ventspilnieki kļuvuši pirms 3-4 gadiem. Cilvēku klubā ar katru gadu ir arvien vairāk. Šobrīd mums šauj 52 cilvēki. Rezultāti arī pakāpeniski uzlabojas. Turamies līmenī. Rezultāti nav slikti. Šobrīd klubā Odisejs arvien vairāk uzmanības tiek pievērsts bērnu apmācīšanai un trenēšanai, jo ir liela interese. Šaut ar loku var jau kopš 5 gadu vecuma. Paralēli Latvijas čempionātam notika arī sacensības Mani pirmie starti, kurās ventspilnieki sev parādīja godam. Olimpiskā loka klasē 7-9 gadu vecuma grupā pirmo vietu izcīnīja Kuzme Stadņiks, otro vietu Jelizaveta Stadņika, savukārt Veronika Skrebele izcīnīja 3. vietu savās pirmajās sacensībās. 10-12 gadīgajiem ļoti veiksmīgi startēja Dāvis Blāze 1. vietā, Andrejs Koršanovs 2. vietā. No 13-14 gadīgajiem jauniešiem 1. vieta Arķumam Sedļeckim, 2. vieta Edvīnam Indriksonam, 3. Dmitrijam Stepānovam. Savukārt no pieaugušajiem kompakt loka klasē Evgenijam Pankratovam 1. vieta. Olimpiskā loka klasē 2. vietu izcīnīja Vadims Starpeza. Latvijas čempionātā loka šaušanā no Ventspils piedalījās 7 cilvēki, un par čempionu kompakt loka klasē kļuva Pāvels Šatrava. Labs sniegums arī Leonīdam Putkevičam, Ringoldam Jaunpilsējam un Igoram Skrebelim. Jau februārī Ventspilī plānots Baltijas čempionāts loka šaušanā. Solvita Demante, Andrejs Kuligins, Kurzemes televīzija. 25. un 26. janvārī Ventspilī notiks 11. starptautiskais bardu sajiedes Tatjanas diena. Почему только после стопочки? Да еще в плацкартном вагоне открываются души, как форточки, и лежат, как... 25. janvārī 19. Pārventas bibliotēkā notiks Olgas Zaļeskas un grupas Svajastrida no Minskas ieskaņu koncerts. Tajā piedalīsies arī Ventspils bardi, ieeja bez maksas. 26. janvārī Teātra namā Jūras vārti gala koncerts, kurā piedalīsies autori un izpildītāji no Latvijas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Vācijas un Kazahstānas. Клетки, клеточки, я и ты строим стены надежные, важные, да к черту стены, стройте мосты. Biļešu cenas 3 lati, pensionāriem, studentiem un skolniekiem 2 lati. 25. un 26. janvārī starptautiskais bardu sajiedes Tatjanas diena. Draugi tiekas atkal. Pasākumu organizē Ventspils Nacionālo kultūras biedrību asociācija ar Ventspils pilsētas domes, uzņēmumu Ventspils Grain terminālu, ostas celtnieks Ventspils Reizes, Viesunama Dzirkaļi, Ventspils mūzikas skolas un Teātra nama Jūras vārti atbalstu. Informatīvais atbalsts Kurzemes televīzija, 1. Baltijas kanāls, laikraksti Vesti Sivodņa un Ventspils avīze. Kurzemes televīzijas programmu arhīvu jūs varat atrast mūsu mājaslapā internetā kurzemestv.lv.